Labdien šajā svētku vakarā, kad 9. A klasē ir izlaidums. Laimē nav rītdienas, tā nav arī vakardienas, tā neatceras to, kas pagājis un nedomā par to, kas nāks. Tā ir tikai tagadne, un tā nav diena, bet acu mirklis. Šis acu mirklis ir viens no skaistākajiem jūsu bērnu dzīvēs. Skolas izlaidums. Šķiet, ka visi ceļi vaļā, pasaule sauc un aicina. Skaistas kleitas, ziedi, kas reibinoši smaržo, skolotāji, skolas biedri un vecāki. Un apziņa, ka skola nozīmē daudz vairāk nekā viņi to bija domājuši. Aicins zālē ienākt skolotājs. Aicinu zālē 9. A klasi. Vārds skolas direktorei Daigai Pugai. Labdien! Labdien, absolventi, vecāki, vecvecāki, draugi un mani kolēģi. Šodien, kad laika ziņās prognozēja tikai lietu, mums visiem par prieku, labam noskaņojumam, svētku sajūtai ik pa laikam uzspīd saules stars. Šodien skola svin savus ražas svētkus.
Šis ir gads. Gads ir bijis gan radošs un ražīgs. Gads, kurš devis mums gana daudz saules un janvārī baltu sniegu. Gads, kad daudz kas ir saprasts un pārprasts. Gads, kurā ir bijuši prieki un vilšanās. Gads, kad esat sevi izglītojuši un piespieduši paveikt darbus līdz galam. Šodien mūsu skolā pa visiem izlaidumiem kopā 12 absolventi saņem zelta un sudraba atzinības balvas. 3 no balvām aizceļos uz jūsu klasi. Mēs visi kopā esam lepni, ka mums šogad ir tāds birums. Es ļoti priecājos, ka esat izturējuši pirmos pārbaudījumus, sapratuši, ka jūs iespēja uztraukums eksāmenu laikā, un tieši tāpēc es gan jums, bet īpaši jūsu vecākiem un skolotājiem saku lielu paldies par kopīgu darbu un kopīgiem izaicinājumiem. Un jums, mani mīļie draiskuļi, jūs esat tie, kuriem ir siltums, labestība, vienkāršība, draiskums, radošums, neskatoties uz to, ka dažreiz radošums ir pārkāpis visas robežas. Jūs esat spējuši gan sirsnīgi saprasties ar skolotājiem, gan tos izprovocēt līdz dusmām. Jūs ar savu daudzšķautnainību un dažādību esat mācījuši arī mūs paskatīties uz lietām savādāk. Jūs šodien saņemsiet savu pirmo izglītības dokumentu, bet es ļoti ceru, ka tas jums nebūs vienīgais. Un kam vienai daļai no jums pēc 3 gadiem mēs izsniegsim jau atestātu mūsu skolas. Mans vēlējums jums: nepazaudējiet sirsnību, labestību un vienkāršību, jo tikai vienkāršībā mīt lielums, un tikai lieli cilvēki spēj atļauties būt vienkārši. Esiet lieli savās izvēlēs, nospraustos mērķos un to realizācijā. Esiet lieli savās attiecībās ar līdzcilvēkiem. Esiet lieli savās attieksmēs pret vērtībām. Esiet lieli izvēloties savus dzīves ceļus, savus mērķus, uzdevumus un savus sapņus. Lai jums lieli un tajā pat laikā sirds siltuma pilni dzīves sapņi, radoši, neatlaidīgs darbs savu sapņu piepildīšanai. Lai jums izdodas veiksmi! Vārds Kandavas novada domas priekšsēdētājam Normundam Štopartam. Cienītie absolventi, cienītie vecāki, cienītie skolotāji, cienītā skolas direktori. Man patiesas prieks būt kopā ar jums šajā svētu skaistajā dienā, īpaši jums jaunieši, kas ir ļoti svarīga. Un, kā jau direktori teica, īsts ražants gads, un, manuprāt, kā iepriekš runājām par šiem skaistajiem mozoliem, zelta un surabu, kas šeit uz galda, ko jūs saņemsiet, tas ir apliecinājums tam, kad jūs mācaties, tiešām dzīvē ir mērķis. Bet neskatoties to, ka pagājušais gads bija zīles, nebija ozoliem, ja? Bet tagad droši vien, ka būs vairāk, tāpēc tas ražas gads būs. Ja? Un ko es jums, jaunieši, gribu novēlēt? Nezinām autoru. 4 rindi. Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, no tevis dzīvē prasīs daudz. Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies un visu laiku audz. Novēlu jums sasniegt mērķis, nekad neskatieties apakaļ, ja ir kaut kur paklupts, bet sasniedziet to, ko esat iecerējuši, lai mums skaists un jauks šis vakars. Un, protams, būšu moderns arī zieds didzim.
Paldies. Sveikumam un, nē, atvainojos, vārds jums, vārds 9. jums. Zem rudeni zeltītiem zariem ceļš iesākas un gadu klaidās, caur plaukstošiem pavasariem, kas aizies gadu klaidās. Bet liekas, ka kļavas vēl šūpo, bērnības prieks un bēdas, šķiet ceļa putekļiem kūpot, vēl redzēt var mazās pēdas. Tās pēdas, kas nemierā mītās, līdz skolēris atved man, kur saulainā septembra rītā man skanēja pirmie zvani. Ik rīt uz skolu skrējot, ar kļavām es biju draugos, un šovakar projām ejot, vēl ilgi atpakaļ raugos. Jūnijas, vai jūs jūtat, kā šis vārds dūdo, kā maiga nopūta, kā pušķis, kā elsa? Jūnijas, ziedu, liepu, vasaras jāņa un izlaiduma mēnesis, tik daļskanīgiem vārdiem un ziedošiem nosaukumiem tērpts jūnijas. Ziedi, ziedi un vēlreiz ziedi, puto madaras, balts un dzeltens, kvēlo zili dzelteni nārbuļi, pīpenis, margrietiņas, kā tādi maz saules simboli izklēsīti. Kuplajā zālē, rudzu puķis kā debestiņas, kā zaļpalēkos rudzos. Tās visas sauc par Jāņu zālēm. Vasaras salgriež klāt, un ar salgriežu laiku arī nāk pārdomu laiks 9. klases skolēniem, ka viņi ir tādi kā mazi tauriņi, kas stāv dzīves krustulēs un izvēlas sev īsto dzīves ceļu. Bet pirms aizlido, mums daudziem jāsaka paldies. Tēt, tu man iedevi spārnus, mātu man iemācīja lidot, lai visaugstākās virsotnes es varētu aizspārnot. Sapņus meklējot mani satika baltākā mīlestība, tā kalna virsotnē augstākā tikai man lēmta. Un vēl vairāk sajūt spārnus, tālu ilgi vēlos lidot, bet tikai savu mīlestību, bez tās vairs nevar dzīvot. Paldies, tēt, ka devi man spārnus. Paldies, mamma, ka mācīja man lidot. Divas skudras veiksmus ceļos satikās, un abas par dzīvi runājās, pulkstējā amantai pasakās sirsniņā, un man blakus ir mana māmiņa. Prieks nāk bērniem visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk prieks un blakus tu esi man. Paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu tavā tuvumā. Te es jūtos kā princis savā pasakā, kad tu esi man blakus nomodā. Citas skudras nāk jaunas pasakas, tur ir rūķi, tur stāķines dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa, tūkstošā nomodā. Miegs nāk bērniem visos vecumos, kaut vairs prieki nav kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus tu esi man. Paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu tavā tuvumā. Te es jūtos kā princese pasakā, kad tu esi man blakus
Paldies vēlamies pateikt saviem mīļajiem vecākiem, kur bija pacietīgi, kur atbalstīja, saprat, palīdzēja, pamācīja. Liels paldies mūsu vecākiem, kas kopsolīja ar mums ir nonākuši līdz mūsu pirmajam nopietnējam izglītības dokumentam. Skolas man vēlreiz lūgtu, es atkal solās ēstos sīks, 3 lietas skolotājiem lūgtu, jo zinu, kas ir vajadzīgs. Mums dodiet mīlestību ceļam, jo tās nekad par daudz nav dots, tas trauks, no kura visi smeļam, bet kurš nekad nav iztukšo. Un gudrība mums vajag arī, uz zaļa zara katrs tiks, bet ja bez prātu darbu darīs, tad galu galā izmēks čiks. Un lai mēs sāpot spētu brīvi, vēl drosmi vajag sirdī liet. Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi, mums būs līdz galam jānoiet. Mēs vēlamies pateikt paldies skolas direktorai Daigai Pugai par atbalstu, prieku un pārsteigumiem mums. Paldies direktors vietniecei Mārai Grīsonai un Ligitai Zāģerei par mācību darbu organizēšanu skolā. Paldies direktors vietniecei ārpus klases darbā Aivai Ķēniņai par krāšņu pasākumu organizēšanu skolā. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām Vaibai Leitartei un Ingonai Auziņai par mūsu latviešu valodas kopšanu. Paldies Henrikam Besakirskim par siltumu gādāšanu skolā un telpu remontu. Paldies informātikas skolotājām Indrai Bāliņai un Gintai Bogdānovai par jauno tehnoloģiju apgūšanu. Paldies svešvalodas skolotājiem Agitai Liepai, Inesei Jozelai, Ilzei Plezerei un Sēlei Šembergai par citu kultūru iepazīšanu. Skolotājiem Ivitai Lejai un Evai Šepetovskai par trokšņu pārviešanu toņos. Paldies skolotājiem Andrim Bambim par jūsu lielisko mācīšanas stilu. Paldies dabaszinības skolotājiem Inārai Betņai un Andrim Nikolājenko par dabas likumu izskaidrošanu. Matemātikas skolotājai Lāsmai Mūrniecei, ka neesat nobijusies ienākt skolā. Paldies mājtrības skolotājiem Gatim Frīdenbergam un Antrai Petkevičai par to, ka iemācījāt adīt un virpot pogas. Paldies Dacei Kalmenai par to, ka iemācīja mums domas uzburt uz papīra.
Krūmiņai par svešu zemju un mūsu Latvijas plašāku iepazīšanu. Paldies vēstures un sociālās zinības skolotājai Dacei Vilkaušai un Aksildei Petrovicai par vēsturisko faktu chronoloģijas sakārtošanu. Paldies sociālajai pedagoģijai Elīzai Vītolai par mūsu pieskatīšanu gan stundu, gan ārpus stundu laikā. Paldies Mudītei Zvaigznei par mūsu audzināšanu 3. klasē. Paldies Ivitai Goldbergai par mūsu sagaidīšanu skolā skolas gaitas uzsākot. Paldies Ivaram Ragainim par internetu un datoru uzturēšanu kārtībā. Sev blakus vēlētos aicināt mūsu sākuma skolas skolotāju Ivitu Goldbergu un mūsu klases audzinātāju Ditu Zēbu. Visas klases vārdā vēlos jums pateikties par to, ka pacietāt mūs, izturējāt mūsu sagādātos pārbaudījumus, uzņēmāties atbildību, aizstāvējāt un dažreiz likāt arī pasmaidīt. Jūs lielās dzīves ceļā bijāt pirmie, kas atrast mācējumus pašiem sevi. Vien tas, ko mīlējis esi, pat aiziedams nezudīs. Tie gaišākie, labākie gadi ir rakstīti debesīs. Mēs ceram, ka pat aiziedam mēs jums nekur nezudīsim. Skolai mēs gribam pasniegt šo mazo brīnumlādīti, ar kuras palīdzību, lai skatuvē to ļaunu aizskaru. Un tagad vārds apsveikumam direktors rīkojuma nolasīšanai, direktors vietniecei ārmācību darbā Mārai Grīsādai. Šajā svētku dienā man gribas apsveikt absolventus, gribas apsveikt vecākus un skolotājus, jo mūsu 9 gadu kopdarbība
ir vainagojusies panākumiem, jo mūsu audzināmie šeit šodien saņēmis pirmo izglītības dokumentu par pamatu izglītību. Un man gribas cerēt, ka tas nebūs pēdējais. Nu, ko man jums novēlēt? Jūs jau paši sev daudz ko pateicāt priekšā. Man gribas teikt tā, nav tāda, ko nevar. Ja ir, tad jāvar. Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ, kaut zemes smagums jāpaceļ. Nav tāda, ko nevar. Ja ir, tad jāvar. Turpmākajās gaitās jums novēlu lielu izturību, gribas spēku. Un, ja ir kāds mērķis iecerēts, tad to vienmēr sasniegt, jo nav tāda, ko nevar. Un tagad nolasīšu direktors rīkojumu. Izsniegt apliecības par pamatu izglītību un 9. A klases skolniekiem un sākšu ar zelta sudraba atzinībām un atgādināšu vēl, ka zelta atzinības skolēns saņem tad, ja vidējā atzīme ir no 8,5 uz augšu, un sudraba atzinība no 8 ballēm līdz 8,49. Un kā pirmo es saukšu Martu Kreisbergu. Saņem zelta atzinību. Un pirmais arī pastāstīšu, ka Marta ir piedalīsies ļoti daudzās novada olimpiādēs un iegūs godalgotas vietas. Marta piedalās arī dažādos ārpusstundu pasākumos sporta sacensībās. Un lūdzu arī Martas vecākus. Un tagad mēs paceļosim pa horoskopa ziedu dārzu. Pirmā pretī mums nāk saulespuķu dove. Marta ir dzimusi saulespuķis zīmē. Saulespuķis zīmē dzimušie ir silti, atklāti un abas doti līderi. Zina, kā īstenot savus mērķus, ir mīloši, uzticama personība un labs draugs. Un aicinu arī Martas Kreisbergas vecākus, un skola viņiem izsaka pateicību par meitas audzināšanu un atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Paldies! Lūdzu apsveicējus. Losing love, losing friends, losing faith in chemicals of freedom for the sun shines. No, I don't believe in all the things that they preach. But sometimes I fall asleep and I just know your smile. Sudraba atzinību saņem Agnese Agāpova. Arī Agnese ir piedalīsies ļoti daudzās olimpiādēs, saņēmusi godalgotas vietas, un tāpat kā Marta piedalās ārpusstundu pasākumos un ņem aktīvu dalību skolas sporta dzīvē. Nākošā dove ir burvīgi sarkanā krāsā – magonis. Šajā zīmē ir dzimusi Agnese. Magonas zīmē dzimušie mīl visu skaisto un patīk šajā priekā dalīties ar citiem. Tev svarīga ir drošības sajūta un komforts. Un aicinu arī Agneses vecāks un skola izsaka Agneses vecākiem pateicību par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Lūdzu. Lūdzu apsveicējus.
saņem Sindija Evija Stepiņa. Sindija ir piedalījusies daudzās novada mācību olimpiādēs un gūs godalgotas vietas. Arī Sindija aktīvi piedalās skolas sporta dzīvē. Tagad piestāsim pie narcišu dodas. Šajā zīmē ir dzimusi Sindija. Narcisis ir tiešas, ātri aptver lietas būtību, ir uzticamas un godīgas. Tām piemīt dabisks intelekts un likteņa dota veiksme. Arī Sindijas vecāki un skola izsaka pateicību par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Lūdzu. Un otra pateicība, kamēr vecāki nāk, es gribu pateikt paldies Sindijas mammai Simonai par nesautīgu un godprātīgu darbu skolas vecāku biedrībā. Tad paldies! Un tagad lūdzu apsveicējus. Un kā nākošie apliecību par pamatizglītību saņem Baiva Bite un Roberts Strasdiņš. Baiva šo 9. klasi beidza tikai ar labām un teicamām atzīmēm. Ir piedalījusies un gūs labs panākums novada mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvi piedalās skolas sporta dzīvē. Un Roberts savukārt mūs ir priecējis ar savu muzicēšanu pasākumos. Skola grib izteikt pateicību pasakās Agritai Bitei, mammītei par nesātīgu un godprātīgu skolas vecāku biedrības vadīšanu. Paldies, lūdzu, pēc diploma. Esam nonākuši saldējai mīlestībai. Šajā zīmē ir dzimusi Baiva. Citiem tu esi patīkama kā šī auga smarža. Tev tāpat piemīt mierīga pašapziņa, kas piesaista daudz draugu un darījumu partneru. Cilvēki savu seži, tā vēl sauc saldo mīlestību, ir spēcīgi un mērķtiecīgi. Tie galā ar jebkurām problēmām un spēj rast jaunus risinājumus. Roberts ir dzimis Magonas zīmē. Magoni jau raksturoja. Un tagad lūdzu apsveicējus. Apliecību saņem Raivis Nikolājevs un Agris Sirvīts. Arī aktīvi piedalījies skolas sporta dzīves veidošanā. Mūsu priekšā pavēras brīnišķīgs skaists lavandu lauks. Šīs zīmes pārstāvi ir Raivis un Agris. Lavandai piemīt plaši žesti un vienmēr atrod iedvesmas avotus. Tu esi pārsteidzoši ražīgs, radošs un aktīvs. Reizēm rodas sajūta, ka mēģina doties pārāk daudzos virzienos vienlaicīgi. Lūdzu, apsveiciet.
kā nākamos aicinu Māri Krautmani un Gintu Krautmani. Abi puiši ir ļoti sportiski un nevienu reizi vien ir uzvarējuši dažādās sporta sacensībās. Esam nonākuši līdz tīteņu dovēji, kuras pārstāvju brāļi Gints un Māris. Šajā zīmē dzimušajiem patīk palīdzēt cilvēkiem. Viņi bieži izmanto savas organizatoriskās prasmes, lai iemācītu citiem dzīvot kārtīgāk. Tīteņi skaisti zied tieši tajā vietā, kur ir iestādīti. Un tagad apsveicēji. Apliecību saņems Selīna Krautmane un Kristaps Ezerkalns. Selīnai pateicība par darbu skolas parlamentā. Esam apstājušies pie plašās rožu doves, kuras pārstāvi ir Selīna un Kristaps. Rozes zīmē parāda visu lietu patieso dabu, piemīt unikālas spējas ieraudzīt lietu slēpto nozīmi un slēpto patiesību. Jūs saista klasisks skaistums, patīk savā apkārtnē redzēt izsmalcinātas lietas. Tālāk apsveicēji. Dažādās sporta sacensībās. Oļegs un Jurģis arī ir dzimuši rozes zīmē. Jums ir grūti samierināties ar netaisnību vai nežēlību. Vislabāk jūtaties kopā ar draugiem. Un tālāk apliecības saņems Sigita Reinberga, Ralfs Bērziņš un Ingars Zomers. Tā iznāk pēc mūsu horoskopa. Ralfam labi sasniegumi sportā, savukārt Sigita piedalījusies dažādos ārpus stundu pasākumos. Sigita, Ralfs un Ingars ir zimuši krizantēmas zīmē. Krizantēmas zīmē dzimušajiem tikpat daudz slāņu, kā ziedlapiņu šai puķei. Tiklīdz kāds iedomājas, ka tevi pazīst, tu uzdzirstē jaunu pārsteigumu. Tev patīk skaidru spēles noteikumi un godīgums. Un tagad apsveicēji. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Apliecību saņemt aicinu Edīti Justīnu Sniedziņu un Ralfu Šensbergu. Rudolfu atvainojos. Rudolfu Šensbergu. Edītei labi sasniegumi stundu darbā.
Atkal esam pie narcisēm, jo Erīta un Rudolfs dzimuši šajā zīmē. Narcisu zīmē dzimušie var būt ļoti ietekmīgi cilvēki. Šī zīmes pārstāvji ir ārēji spēcīgi, bet sirdī slēpt trauslumu, kurā nedalās ar paviršiem paziņām. Spilgtā iztēle ļautu pavadīt, lai pusi mūžu sapņojot. Tālāk sveicam. Kad dieviņš iet, mums ir vienvārds, smuku un nāksē. Apliecību saņem Sandris Buiķis. Sandris ir iegūst godalgotas vietas dažādās novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Sandris mūs ir atvedis līdz Neļķu dovēji. Neļķi ir apveltīti ar stipru gribu un neatlaidīgu vēlmi arī citiem izskaidrot savu viedokli. Mērķtiecība un izlēmība padara viņus par stiprām personībām. Neļķis pārstāvi neiebilst pret smagu darbu, ja tas tiek darīts viņu izvēlētajā veidā. Lūdzu, apsveicēji. Un tālāk apliecības saņem 3 vienā horoskopu zīmē dzimušie, un tie ir Anete, Marta Vēmane, Toms Brūveris un Raimons Radziņš. Tomam pateicība par aktīvu darbu skolas parlamentā. Savukārt es gribu teikt lielu paldies Guntai Brūverei par nesautīgu un godprātīgu darbu skolas vecāku atbalsta biedrībā. Lūdzu, Gunta. Un tā mēs esam nonākuši pie pēdējiem ziediem, ūdensrozēm. Viņi pārstāvi mums ir priekšā Anete, Toms un Raimons. Ūdensrozes ir apveltīts ar jūtīgu uztveri. Ūdens plūst cauri visām puķu zīmēm, bet īpaši svarīgs tas ir ūdensrozēm. Ūdens uztver šīs zīmes intuitīvās spējas. Reizēm tās pārstāvi lieliski nolasa apkārtējo idejas un domas. Un tālāk lūdzu apsveicēji. Savukārt, nezinot, kādu horoskopu zīmi puķu horoskops ir skolotājiem Lidzim Zeibatam, es gribu teikt viņam tā. Savāc sauju pie saujas, kalns pacelsies augstu, pieliec lāsi pie lāsas, būs jūra plaša. Tāpēc pasaulē vajag tevis pašu un vajag tavu plaukstu. Paldies, Tīts, par klases audzināšanu un visnotaļ atbalstu mums. Vēlējos jautāt, vai ir vēl kāda apsveicēja 9. Nē, kolektīvs Imoliņa. Nu jau mums ir tradīcija, un šo tradīciju jaukt nevar.
Mums saradās vairāk nekā es biju domājusi, jo domāju, ka mēs atkal būsim tik maz. Starp jums jaunieši ir viens puisis, kurš jūs nevarat iedomāties, cik viņam ir liela pacietība, cik viņš ir enerģisks un cik viņš ir foršs ārpus skolas. Jūs to nevarat iedomāties. Es lūdzu piecelties, Gintiņ, nāc šurp. Tas, protams, ir mūsu Gints. Un mēs ar Gintu kopā esam bijuši ar jauniešu deju kolektīvu skolēnu svētkos. Tūlīt brauksim uz Kurzemes svētkiem, deju svētkiem. Un es esmu 100 punktu pārliecināta, ka pateicoties tavai mammai, kura no manis šodien noteikti ziedus dabūs, Ginta, es domāju, ka mēs arī būsim 18. gadā uz lielā laukuma. Pareizi, Ginta? Es esmu 100 punktu pārliecināta. Jūs man liekas, ka ļoti daudzi šo puisi redzot nemaz neliekās, cik viņš ir ļoti apzinīgs, pacietīgs un lielisks dejotājs, vai ne? Paldies, Ginta, un te tev būs maza tāda dāvanība, tu noliksi sev, tā mums ir tradicionāli, jo dāvana noliks, ka tu visu laiku atcerēsies, paskatīsies, un man vairs nebūs tev jāzvan, Ginta, šodien ir mēģinājums, ja? Paldies! Un es zinu, ka skolotājs Dīdis arī vēlas jums kaut ko teikt. Lūdzu. Šodien es jūs daudz neaizskavēšu, jo 5 gadu laikā esmu daudz runājis jūsu priekšā, gan kā audzinātājs, gan kā fizikas skolotājs. Vispirms gribu pateikties liktenim, ka man bija šī iespēja 5 gadus būt kopā ar jums. Esmu priecīgs, ka spēju kaut ko dot un iemācīt. Ceru, ka tā tas bija. Bet esmu arī skumīgs, ka reizēm jūs bijāt nedzirdīgi pret vērtīgiem padomiem, bet tā taču ir dzīve. Tagad vēlos jums atgādināt, no kā darina dzīvi. No kāda darina dzīvi? No mirkļiem, sajūtām, no ceļiem, no strupceļiem, no saules gaismas, no pienākumiem, no izdarīšanas, no neizdarīšanas, no izvairīgiem skatieniem, no godīgas ieskatīšanās acīs, no tā, kā pamana miglu pār lauku un vienu pašu kastaņu zirlapiņu iekrītot zālē. No tā, ka nepamana no ilgām, no iegūtā, no zaudētā, no dīvainās kļudonas krūtīs, dzirdot kārtējo pavasaru pirmo lakstīgalu, no ilgošanās nepalaist garām un tomēr garām palaišanas, no cerībām dzirdēt, satikt, atrast, būt neatstumtam, no pirkstu maigas slīdēšanas pār segā ieaustām spēku zīmēm, no asarām acīs, klausoties dziesmu svētku kori, no aizspiešanas un apgalvošanas, ka var mierīgi dzīvot arī bez tam līdzīgām blēņām. No tā visa darinās dzīve, esība, elpošana. Vēlos jums novēlēt, lai jūsu dzīvē viss tas, kas sākas ar nē, lai būtu pēc iespējas mazāk, lai vēlāk no jāsaka, ka varēju vēl izdarīt to un to, bet esmu nokavējis. Liels paldies vecākiem, ka viņi bija jums blakus, lai nonāktu līdz šai dienai. Tāpat gribu teikt Dievu paldies saviem kolēģiem, kuri nežēloja savus spēkus un nervus jūs skolojot. Un kopā visiem gribu novēlēt priecīgus Līgos svētkus un saulainu vasaru. Paldies! Un tagad 9. jūsu dziesma. Nekas nav apsolīts, un tas, kas tagad notiek, nebija plānā.
vārdi jums. Ceļa sākumā mūs pārņem bailes. Mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet kas gan ir šis pareizi? Tā ir mēraugla, tas ir standarts, bet varbūt nemaz nevajag iet pēc mērauglas un pēc standarta. Vajag visu darīt tā, kā liek jūsu sirds, tā kā liek jūsu aicinājums. Ir pienācis laiks, un jums tiek dotas divas iespējas – domāt un izlemt. Un no jūsu lēmumu būs atkarīga katra nākošā diena, nedēļa un gads. Un tas, ko jūs atstāsiet aiz sevis, jo katrs nobeigums ir kaut kā jauna sākums. Paldies jums! Paldies jums! Un vispirms es aicināšu no zāles iziet 9. klasi ar audzinātāju, pēc tam skolotājus, tad vecākus un visas pārējās viesus. Paldies! Laukā ir fotografēšana. Thank you.